Sveicināti mani dārgie draugi. Mēs ar manu kolēģi, draugu un kompanjonu esam atgriezušies Francijā, Kannās. Un kārtējo reizi filmēsim priekš Victoria's Secret. Ja? Un, protams, jums rādīsim visu darba procesu. Kaut kādas prikolas, jokas taisīsim. Nu, un tā kopumā izklaidēsim jums. Nezinu, cik sērijas mums izdosies, bet, nu, cik būs. Pareizi, Leon? Pareizi. Nu, viss. Francijā ir ļoti labs laiciņš Kannās, kā jau parasti. Nav pārāk karsti, jo tagad ir kaut kā 22 grādi. Nu, vēl rītiņš. Mēs dodamies uz darbu. Leon, pastāsti cilvēkiem lūdzu, kas notika pa šo gadu, kopš viņi tev pēdējo reizi ir redzējuši. Tu esi strādājis? Katru dienu strādāju. Jā, tālāk. Ko tālāk? Tu tik neaktīvi atbildi, vienkārši... Ko tu gribi no mani? Nu, es gribu, lai tu pastāsti cilvēkiem. Katru reizi. Vienkārši es taisu kontentu un tu nevari normāli atbildēt. Ar sarkanam lūpam, jā? Nē, nav sarkanas lūpas. Tu pats krāso tās sarkanās lūpas. Nu, bet es tev pieņemu tādu, kāds tu esi. Paldies. Jā. Mēs tagad virzamies uz... šito te laukumu. Nu, šitā skaitās Vecpilsēta, tā kā Vecrīga? Vai tomēr viņa bija centrs, jā? Nu, es jums teikšu tā. Nīca ir arī krūta vieta, bet man Nīca neīpaši patīk, jo tur pārāk tāda pilsētīga sajūta. Daudz stāv mājas un ļoti, ļoti daudz cilvēku. Šeit ir tā mājīgāk, nedaudz viss mazāk, piezemētāk. Un, nu jā, un plus tad, kad notiek viss kaut kāds Cannes festivāls, vai stabiņus vajag nolaist, pasties, hop, un pazūd zemē. Redzēji, Leon, fokus! Lūk, esam gandrīz klāt. Šeit notiek Cannes festivāls. Tie, kuri skatās manu kanālu vai tādu tipu video pirmo reizi, tad ziniet, ja? Šeit notiek Cannes festivāls, bet šoreiz te notiek visu brendu, teiksim tā, savākšanās, lai prezentētu jaunu produkcijas jau. Un to skaitot Victoria's Secret. Mums rādīs savu jaunu kolekciju, kuru mēs arī bildēsim, filmēsim. Un es ceru, ka beigās mums arī uzdāvinās arī kaut ko, jā? Staigāsim ar lifčiku, jā. Nu, tur parasti sieviešu apakšveļa, halātiņi, smaržas un kaut kas vēl tur bija, jā? Bet, nu, diemžēl mēs to sev nevaram paturēt, jādod, kā saka, sievietēm. Bet, lūk, notiek nopietnā apsardze, ja tāpat tev neielaidīs iekšā, skanē visus, pārbauda somas, tā kā, lai viss ir droši, un pārbaudīs arī mūsu. Leonam ir soma, man ir soma, nu, tādas somas tehnika būs jātaisa vaļā un jārāda, kas tur ir. Lūk, jūs varat redzēt, uz zemes ir tā kā Holivudā tās zvaigznes, bet te ir plaukstu nospiedumi, dažādu aktieru, dziedātāju un slavenību roku nospiedumu. Nu, ko, dārga draugi, mēs esam iesākuši mūsu darbu Victoria's Secret. Re, kur Leons ļoti cenšas strādāt. Viņš filmē video, es taisu produktu bildītes, ja? Nu, tādas vispār šodien mums ir darbiņš. Leons, redziet, viņš taisa tādu gudru seju, ka ķipa какой-то profesionāli, da? Pasties, kā viņš filmē, pasties, cik viņam labi sanāk. Šitos visus kadrus filmē. Malacis. Nekusmā, Grīda. Grīda. Nu, tā. Diemžēl vīriešiem te nekā nav. Victoria's Secret tikai taisa sieviešu produktus, tāpēc sievietes visu, ko jūs redzēsiet šeit, būs arī duty free visās lidostās un citos veikalos, kuri izplata Victoria's Secret. Tā kā jums tagad ir iespēja paskatīties produktus, pirms viņi iznāk uz veikalu plauktiem. Ja? Redziet? Tā, lūk, tas viss izskatās sievietes. Pauzējiet, lasiet, skatāties. Lūk, te ir arī sieviešu kaut kāda apakšveļa. Un tā tālāk. Un re, kur Leons. Tā,
ka mums ar Leonu, pareizāk Leonam ir jauna misija, un viņš grib pacelt dronu. Atļaujas nav, un te tā kā privāts pasākums viss, un Leons bija baigi satraucies, saproties, jā, bet, nu, tagad mēs te nervozējam, bet nevarēja gulēt. Pat nevarēja gulēt, jā, bet izrādās, kur kāds lido ar dronu. Tas ir lidmašīna. Nav tā lidmašīna. Tas ir lidmašīna. Redziet? Tā kā, tas ir drons, es to saku. Tur ir lidmašīna. Nu, lidmašīna tur ir tālāk, bet, nu, un pasies kāds ar Leonam foršu droniņš, jā? Super. Tas ir DJI Mavic 3 Pro, jā? Un viņš grib pacelt nedaudz te palidot un šo pasākumu vietu, var teikt, no maliņas pafilmēt pirmo reizi. Viņš aizlidot tur uz sānu. Jā. Nu ko, nu tad vienkārši celies, es skatīšos no malas, kur jūs esat, cik tālu viens no otru, es tev regulēšu. Galvenais, lai tu koncentrējies uz bildi. Mikstais esi? Esmu mikstais, jā. Kas tev ir? Pasties, Leons, katru gadu pats tavs man taisa. Pasties, cik viņam skaista bildīta Leons, jā, tur viss Victoria's Secret. Es esmu skaists cilvēks. Jā. Man viņš ko uztaisīja, ar šo AI uztaisīja žokli, man kaut kādu šķī pasties. Nu vienkārši tas tak neesmu es, nu. Tev nav kauns? Nav. 3. gadu. Un pie tam viņi visu laiku pārprintē. Un pasties, kas man te sānā kaut kādi vispār pikseļi parādās. Tas nav labs, jā? Es to netaisīju. Nu jā, protams. Tā kā, dārgie draugi, šodien diezgan viegls darbiņš. Sabildējām produktus. Un vienkārši kaut ko gaidam. Nu tāds, jā, viegls darbs. Varbūt vakarā mēs vēl kaut kur iziesim pastaigāties, jā? Es šāds. Varbūt vakarā iziesim kaut ko nu, beidz pīpēt visi cilvēki priekšā. Tas ir šitas te. Varbūt vakarā iziesim kaut kur nu, Leon, karoče, varbūt vakarā iziesim kaut kur vēl pastaigāties. Tā, Leons aizgāja. Oi, ka viņš viņu dabūs. Vienkārši kannās nelegāli iesim filmēs ar dronu. Oi, kādi viņam būs sūdi tagad. Nu, Leon, viss. Es tevi nepazīstu tiekās, jā? Pasties tagad. Leončiks. Klausies, tu aizved savu miskasti, jā? Aizved savu miskasti. Davai, pastīsimies, kā Leons māk lidot. Baigi klusu. Aizgāja, paļiķiel. Nu viss. Tagad skatāmies, lai tas drons nav nekur tuvumā. Ot būs smieklīgi, ja viņi abi satrieksies. Tā gadās dzīvēs, jums teikšu tā. Bet, jā, varbūt mums vajag paslēgties ar tevi kaut kur. Tumsā, varbūt ieiesim iekšā dzird, lai tu vari redzēt, ko tu filmē. Un lai mēs neesam kadrā. Tā, Leon, tādi kā no malas tas viss izskatīs. Jā. Vēl gribēju piebilst, ka mūsu šeit arī baro. Viss vajadzīgais ir, sneki, dzeramie, krocāni, kaut kādi saldumiņi ir, jā. Tā kā Victoria's Secret rūpējās par mums. Šeit arī ir gan leduskapis, nu, kaut kā tā. Un te būs vēl pusdienas. Tas tā kā vēl brokastis vēl palikušas, bet, nu, super. Mēs tagad atrodamies telpā, kur stāv uz plauktiņiem dāvanas visiem klientiem, kuri atnāks, jā. Tur ir jaunā kolekcija iekšā, gan smaržas, gan apakšveļi un tā tālāk. Nu, un cilvēki nāk te uz mītingiem, visādas korporācijas un firmas, kuras prezentēs Victoria's Secret dažādās pasaules valstīs, un tad pēc mītinga viņiem iedod lūk šādu maisiņu, kuru es arī ceru dabūt. Leon. Viss kārtībā? Viss kārtībā. Leons lūdzās, tā kā šitie te, jā, šahidi. Vienu somiņu. Secret smaržām un apakšveļi, lai tu varētu nesāt, nu, jā? Protams, ar tevi numuru. Nu, jā. To mēs ejam ar Leonu, pareizāk mūs aizsūtīja ar Leonu, iet uz tām telpām, vai te uz šīm telpām, tur, kur pārējās firmas atrodas, un sabildēt visus viņu, kā būs instalācijas savus, jā, un visus produktus paklusam.
Es nezinu, kāds iemesls būs, bet, Victoria's Secret grib redzēt, kā konkurenti vispār darbojās un kas viņiem ir. Plus vēl pastaigāties nedaudz, pamainīt lokāciju. Šodien cilvēki nav tik daudz, ne? Jā. Parasti vispār tie riktīgi piebāzes, bet šodien kaut kā pavisam patukši. Varbūt tāpēc, ka tā ir tā kā pirmā diena? Ne? Nezinu. Paskatieties, cik te krūti visādi makaroni, brendi, Tom Fords, Brunello, kaut kāda kukinelli. Wow! Un kā redzēt, vienkārši pilns ar visādiem brendiem. Es daudz par nezinu, nepazīstu. Kaut kas trāpās acīs no labajiem, bet noteikti jūs šeit neredzēsiet nekādas H&M vai Zaru. Tādas lētos, ka toči neviens nelaidīs. Te ir tiešām augstas klases brendi. Pareizi, Leon. Pareizi, šeit ir tikai augstas klases brendi. Te nebūs. Es tagad kontentu taisu, lai cilvēki var skatīties mūsu video. Rituāls, pasties, rekord. Ļoti laba kompānija. Es no viņiem dažreiz pērku. Šitos te visus smaržīgos, lai istaba labi smaržo kociņas. Tu, Leon, vispār labi pārzini visus tos augstas klases brendus. Tas vienkārši es daudzus vispār nemaz nezinu, bet var redzēt, ka viņiem ir tiešām kvalitāte labi, ne? Es nezinu, es pērku visu H&M un Zara ar atlaidēm. Primark vēl ir tāds Primark. Wow. Pasties, kāds viņš špionu, pakluso špionit, jā? Pakluso filmē? Vai ka tu dabūsi no kompānijām? Rekur Lacoste, es zinu Lacoste, tu zini Lacoste? Protams, bez tā mēs varam iziet te parādīt jahtas cilvēkiem. Ko tu tā kā tagad skaties? Čipa tu negribi iet ārā. Es gribu ar tevi iziet. Iešu strādāt. Uz minūti vienkārši kontentam. Tu vari normāli ar mani komunicēt. Ejam, lūdzu. Ejam, cilvēki skatās kauns. Mēs neizskatāmies lakšerī. Mums jāizskatās, ka mēs esam baigi no jahtām iznākuši. Ejam. Uz minūtka. Davai, minūtā. Čo tu lamājies, ka tad celka? Tā, tagad es jums parādīšu, kur ir piestājuši visi biezie. Lūk, šeit ir pilns ar jahtām. Jā, tieši tā. Un viņiem arī šeit ir stendi visādi. Un arī tiek veiktas prezentācijas pašās jahtās iekšā. Tu vari uziet augšā, ja tev ir uztaisīts tas te bookings. Un tad iet un tur forši pasēdēt un parunāt. Pareizi, Leon? Zini kā, cilvēks, kad viņam ir daudz, pārāk daudz, viņam viss apnīk. Leons. Viņš te izbraukājās pa visu pasauli, saproties, pa Francijām, tur visur, ja? Un tagad vjobavēc, tāpēc, ka viņam, saproties, viss apnika. Davai, esi normāls cilvēks. Es esmu normāls cilvēks. Neizskatās. Kuram viss jau apnīk. Mums atļauj iet uz jahtu, uzkāpt prikaļi. Tas ir prikals. Iesim pastīties. Oh, that's amazing. You start first. Labi, augstāk mums nelaidīs, bet lūk, šādi izskatās iekšā viena no jahtām. Es esmu jau pirms tam bijis jahtās, bet wow! Rekur kompānija Haribo prezentē, jā, laikam jaunu savu kolekciju ar šitiem lācīšiem garšīgiem. Un rekur viņiem ir kādi milzīgi maisi. Moami, Haribo, tas arī ir Moami, es nezināju. Bet, jā, bērniem te ir riktīgi izskatās laikam gardi. Paskat, lai šito visu piepildītu bočku. Tu paņēmi? Protams. Tu vienkārši tagad, te var uzcienāties prikaļī. Tu es arī paņemšu kādu. Rekord paņemšu tādu, pagaršošu un tādu. Te ir tikai kaut kādi, es nezinu, cik tur 10 gabaliņi, bet, kā garšīgi? Vienkārši na haļauju paņēmis. Tu samaksā? Na haļauju paņēmu maisiņu, kurš maksā 0,0001. Jā, tādu kā tu ir daudz, saproti? Viņi te bankrotēs tie Haribo visi. Izskatās, ka tādus kā es, jā.
Šeit ir tikai viens. Un es divus paņēmu, ja kas. Tā, tabaka. Paskat, kāda cigāra te ir vispār. Interesanti, cik viņi maksā. Es jums godīgi teikšu, kad es biju pats smēķējis, man cigārs nekad nepatika. Pārāk kaut kāds stīpri. Nē? Tu esi mēģinājis cigārs? Protams. Nu, tev garšo? Nu, tu jūties tā kā kaut kāds biezais Schwarzeneggers? Nu, jā. Komando. Tu vienkārši esi sikājis. Šitā pateikta man. Nekur cigārs, jā? Cigārs pīpē Leva Jobovats, vienīgais, ko es varu pateikt. Bet, nu, man ir starp citu palikuši cigārs, jā? No Kubas. Viņas jau laikam sabojājušās, jo es viņas neturu. Nu, davai. Kas? Kubā. Kubā, no Kubas uztaisīt. Dešovai kubinskие сигары? Да. Хочу мы дешевые. Kāpēc tu saki tā? Kāpēc ne? Kuba tā ir vieta, no kurienes nāk visgaršīgākās cigāras. Nē, tās bija dārgas cigāras, paštaisītas. Es viņas dabūju pavēlti, man bija ekskursija. Nu, bet viņas bija dārgas. Vai tur iekšā ir kokaīns? Jā, un tur, jā. Nesaprotu, kā tev viņi varētu Tāpēc, ka я почтенный человек atlidoja no Londonas uz Kubu. Jā? Nu, viņi tādi, надо дать ему сигару. Iedeva man cigāru. A tev deguns ir pārāk liels. Ot, urot. Es tikko Leon biju runājis par to, ka tiešām šeit ir milzīga koncentrācija, ir labākiem, milzīgākiem brandiem. Un te ir iespēja arī izplatīt savu kaut kādu ideju, parādīt sevi, atstāt vizītkārti, parunāties. Un kaut kā mēs tā bišķi nepadomājām, bet ja mums būtu, piemēram, gatavībā vizītkārts, tad tagad varētu iet un visiem teikt, ja jums kādreiz uz nākotni būs vajadzīgi video foto pakalpojumi, jebkurā pasaules valstī mēs. Lūk, esam tādi, strādājam ar Victoria's Secret, bet arī esam atvērti arī citiem projektiem. Pareiz, Leon? Jā, varam novilkt bikses un parādīt ar citiem. Jā, nu kāpēc tev uzreiz viss jāsabojā? Šiet, atcemin šiet. Skatieties, cik krūta izskatās šī vietiņa. 3. gadu te filmē, bet nereiz neesmu bijis tieši šajā telpā. Izskatās ļoti krūti. Nu, es tā saprotu, ka tieši, kad Kānu festivāls notiek, šī ir kā galvenā ieeja. Un tur ir tāds kāpnes lejā, ja, kur celebrity visi kāpja augšā. Un tagad mēs iesim vēl viens stāvs. Ir wow, interesanti. Vienkārši šādi staigāt nav slikti, ne? Ot tik foršs mums darbs. Saprot, neviens mums neko nespiež darīt. Mums ir brīva pārvietošanās, ja? Laba apmaksa. Atnāksim, čilosim, saulīt. Leons, redz, man ignorē. Pasties, kāds važnīs iet ar tādu pahodačku. Domā, krūtais viņš ir. Re, kur priekšā Giorgio Armani filiāle. Nu, mēs tur iekšā neiesim, laikam, bet skats vienkārši wow. Nereāls, paskatieties. Un te notiek viss dvižuha. Nē, Leon? Jā. Wow, vienkārši nereāli. Tu esi excited? Nē, man jau viss apnika, es esmu viss ir izceļojis. Es biju... Cik reizes? Nu, un kāpēc tu nevari priecāties par dzīves labumiem? Saprot, kāds vispār dzīvo visu laiku pļauniekos un nekad no turienes nav braucis ārā? Vai Purčikā? Jā. A tu? Tev ir tāda iespēja dzīvot Londonā. Kad es runāju, viņi перебивай. Karači, viņam ir iespēja. Viņš dzīvo Londonā, ceļā pa visu pasauli. Pasties, staigā tāds važnē pahodačka, jā, saproties, un te bildē, saproties viņš, jā? Nu, es varu nebildēt. Jā, bet vienkārši, ko es gribu pateikt, tas, ka tev ir tāda iespēja. Lūk, atrasties šādās vietās, tev ir jāciena to. Kāds Purčikā dzīvo, saproties, iet uz to Lidlu vai Aldi, kas mums tur ir, ar atlaidēm pērk maizi un viss. Davai, fonā Giorgio Armani, un te cilvēks vai Jobovits, ka viņam dzīve ir slikta. Nu, man nav Giorgio Armani nekādas drēbes, un man tas nepatīk. Es gribētu kaut ko dabūt no Giorgio Armani, vienkārši nav naudas, tur noteikti. Pēc, ka šeit mēs strādājam par brīvu. Ko? Lai es varētu sev portfolijā kaut ko uzlikt. 5. reizi, 5. gadu mēs jau braucam uz šejienu un strādājam par brīvu. 90% izjošs. Edgars arī par brīvu. Viņš pat... Как отложил денег?
aizņēma no maniem naudiņu, lai te atbrauktu, un pēc tam mēs nezināsim, kā mēs atpakaļ brauksim. Laikam ar kājām iesim uz māju. Tu visu pateici? Tu visu izteici? Nē, es varu runāt ļoti. Nevajag, man vienkārši epizode pārāk gara būs. Nu ko, dārgie draugi, beidzās mūsu pirmā diena, veiksmīgi nostrādāts, un diezgan čiliņā. Šodien bija visīsākā diena no 3 dienām. Rīt mēs sāksim darbu no 8:30 līdz pat 6, ja? Jā, līdz pat 6. Jā, Leons šodien iet uz tusiņu. Ar tevi. Kad ar mani? Viņš pats pat pisalts uz tusiņu, un tagad domā, ka man ir jāiet uz tusiņu. Reāli, mēs ejam mājās, eju dušā, es iešu skriet. Nē, es skriešu, tad iešu dušā. Viņš проводит свою ģimeni prom, jo viņš ir atlidojis šeit ar ģimeni ar 2 bērniem. Leon, ja? Nu, viss. Ko tu man filmē? Skatoties, cik forši iela, cik romantiski šeit var pavadīt laiciņu, paēst. Tagad visi tikai gatavojās vakaram, jo te būs viss pārpildīts, pilns ar cilvēkiem. Ot. Super. Dargi draugi, es izgāju uz nelielu skriešanas procedūru. Leons neskrien, jo viņš saskrāpēja sev kāju nedaudz. Viņš negrib skriet. Es izmantošu iespēju, un paskriešu, kad ir forši saulains gar palmām un pabaudīšu laiku. Lūk, kā viss izskatās. Saulriets. Superīgi vienkārši. Ideāls laiciņš skriešanai. Leons Umņiks galvenais gatavo ārā. Pasties, ko viņš... Pasties. Dzirdat? Leončiks gatavo. Domā, ka viņš barbecue делает романтично, backyardā. Nu, plasmasā. Nē, tak normально. Varbūt tu iesi gatavos uz plīts elektriskās. Tāpat labi. Tāpat domā labi. Bet kā tev tas sanāk, ka nav uguns, nav nekāda karstuma, un tev vienkārši... Un deg makaronu. Nu, Leon, es tev piedāvāju dabavīt sasiski, cīsiņus un olas. Viņš saka, ka nav vietas olām. Es nesaprotu, ko nozīmē nav. Nu, lūk. Tak tu liksi olas klāt vai ne? Nē. Kāpēc? Negribu. No, nedrīkst, ko nozīmē negribu? Es negribu. Tev padlo? Bet, smaržo ļoti garšīgi, reāli. Vajag tikai tev ielikt visādas specijas, un tas ir viss normāli, tas piecils. Liksi klāt vigiet? Nu, vigiet, tad vigiet. Tad jau mazie žurki. Kas tur? Žurki. Mazie žurki. 30 minūtes. Kādas 30 minūtes? Mēs strādājam no 12 līdz 6 vakarā. Jā, mēs tur bijām, bet strādājām mēs vairāk nekā. Es strādāju vairāk, tu sēdēji. Tu strādāji visu dienas, es tev redzēju uz divānu. Divānā tāds. Nu, labi. Edgars aizpursis uz divānu. Nu, kāpā. Nu, bet es uztaisīju 1100 bildes, ja kas šodien. Jā, no Sežot. divāna, no divāna.